Esiet sveicināti, dārgie Izklaides kanāla 2 skatītāji. Šeit es, Haris, Okartas skatuves dzīvoklī, un, protams, Māra Zālīte šodien dzeltena kā tāda bitīte arī dzan klāt. Nu ir vasara, čau Hari un čau visi skatītāji. Un klāt ir atkal piekdiena un raidījums Okartas skatuves sarunas pēc šova. Un pie manis šodien ir 2 dalībnieki, kas jau no paša sākuma bija galvenie pretendenti uz uzvaru un katru nedēļu pārmīšus cīnījās par uzvaru koncertos. Tas, protams, ir Jānis Buķels un Andras Stafets, ka nu tad aplausi jums pašiem, jo priekš jūs atkal redzēt. Un jums klāt šodien ir līdzjutēji, tad varētu iepazīstināt, kas tad jums klāt šodien ir un palīdzēs pastāstīt, kā gāja šovā. Tātad šodien kopā ar mani ir mans dzīves biedrs Ģirds ar dēliņu Robertiņu, mani abi puikas, un man mamma Ilze Mūrniece. Tad čau visiem šajā pusē. Prieks visus redzēt tik kuplā pulkā. Nu, un Jāni Buķeli pastāst, ka tiem varbūt kas nezina vēl, kas tad tev šodien blakus ir. Man dzīves draudzene šodien ir līdza. Mana skaistā, gudrā un mīļotā sieva Dace. Čau. Prieks visus tiešām ir redzēt, bet nu, tas pats interesantākais, ko es gribu uzjautāt, jo sen esam tikušies, kā tad pagāja šis laiks, kas ir ārpus šova? Antri, sāksim ar tevi. Nu, īstenībā baigi foršs laiks ir pagājis un ļoti patīkams, jo tagad ir pavasaris, tūlīt jau vasara, tagad ir tīpaši jau ir vasara, karsts, bet notikumiem bagāts laiks īstenībā. Viss kaut kas jauns notiek dzīvē, daudz visādi mēģinājumi, tagad visādi kopmēģinājumi ar Igo, tagad būs koncerti vasarā, līdz ar to katru dienu pilnā spārā notiek visādi darbiņi un viss kaut kas, un arī cilvēciņi aicinās kaut kur uzstāties, tā kā, principā, mājās es arī neesmu tāpat, kā es biju pirms tam. Tā kā viss notiekās, laiks ir superīgs. Vasara būs pilna ar darbiem dažādiem. Es ceru, jā. Noteikti tā būs. Prieks par to, ka ir daudz lietas, ko darīt. Un, Jāni, kā tev pagāja šis laiks, kas jau ir tālu aizdīts pēc šova? Nu jā, pagāja fantastiski īstenībā. Un satika atkal visus draugus un visus savus radiņus un apciemoja savus daudzus. Un arī, principā, ir ļoti aizņemts šis laiks. Un faktiski tā, ka līdz Jāņiem gandrīz brīvu dienu nav. Arī tāpat, kā Antra saka, arī aicina uzstāties un arī koncerti, kas mums būs arī kopīgie. Un darba pietiek, cik tik uziet, un man jau patīk, kā pašeptēties. Nu, par to man ir liels prieks, ka jums pateicoties šim šovam viss notiek un aktīvi varēsiet muzicēt un darboties. Bet vai jūs paši atcerieties to tālo posmu, kad jūs ienācāt šeit iekšā? Kaut ko atcerieties, to aizmirst nevarēs. Nevarēs. Tas notika 16. janvārī. Es domāju, mums ir vērts to atskatīties, lai tās atmiņas būtu spilgtākas. Tad paskatāmies, kā tad tas notika, kad jūs ienācāt šeit. Un kas tad man šeit nāk iekšā pa durvīm? Es nevaru uzdomāt, kur iet. Aļo! Halo! Ej, malā. Kā tevi sauc? Antra! Kas tu esi un kāpēc tu šeit esi? Es esmu šeit, tāpēc, kad es esmu baigi foršā. Un kur te ir gultas? Gultas ir tur tā stūrī, jāviet, tur noklāja lupatu. Jā, tai telpai, kurai tu pagāja garām, turēja iekšā. Noklāja stūrī lupatu. Kādu lupatu? Nu vienalga, tu lupat nepaņem līdzi. Nē. Nu tad ieli kaut kādu. Kāpēc tu tagad āksties? Te nav nekā. Ja man ir tur čakli. Paskaties, varbūt tur tālāk ir vēl viena istaba. Tev ir dīvaini noliek. Jā, man uz dīvainu uzreiz noliek. Un tadā! Šeit tu dzīvosi. Tā, kur es varu gulēt? Es redzu, kur... davai. Tu vari izvēlēties. Tu esi tā kā pašā galiņā, vai? Nē, tur nav. Es te būšu galiņā. Hopā, kas tu tāds? Es esmu mājās. Kas tu esi? Buks. Buks. Jānis Buķelis. Jep. Tas, kurš uguns dzēsējs. Jep. Tu paņēmi ekipējumu arī līdzi? Ko es paņēmu? Ekipējumu. Jā, protams, es vienmēr esmu gatavs. Ko man darīt tagad, kur man iet? Nu, nāc tālāk uz guļam istabu. Viss tašs? Jā. Redz, ka tu biji visvēlāk ieradies, acīm redzot, jā. Gadījās, es nebiju rēķinājis ar īsi satiksim, ko man... Jā, nu tad tā. No. Kurā gultā gulēsi?
Tajā divguļamajā. Tad tev būs jāguļ ar pujātu un sabīm kopā. Ew, tad nē. Sveicināti, mani mīļieši, mani dārgumiņi! Šodien mums ir ļoti īpaša diena, jo šī pati pirmā diena visā Okartas otrajā daļā. Okartas skatos otrajā daļā, un mums ir tāds neliels izdomājums galvām. Un tas ir tāds, ka mēs gribam nedaudz iesvētīt šos mūsu, kā saka, tos jauniņos. Paldies Dievam, nebija kaut kādas tās lietas, kad saka, nu tur, ziniet, 12, 10. klases iesvētības, ka tur, piemēram, liek jēlus vai vecas olas tur ostīt vai ēst, zinu, paldies Dievam, jo es biju baigi īstenībā nobijusies sākumā. Tās bija atskats par mūsu dalībnieku ienākšanu šeit pavasara sezonas šovā. Un tad no Antra tikko paskatījāmies, kā tas izskatījās. Tad noteikti arī sajūtās atceries visu, varbūt var padalīties, kā bija nākot iekšā šovā. Nu, bija baigi bailīgi, tāpēc, ka sākumā es nevarēju saprast Hara runas dialektu, jo viņš runāja tā, ka, nu, tagad izklausās viss tik saprotam īstenībā, bet tad, kad es nācu iekšā, viņš man kaut ko tur saka, es nesaprotu, ar mani runā vai ar ko. Man bija aizsmakusi balss, Sandra, tāpēc toreiz nedaudz izpratās. Nē, bet bija baigi interesantās sajūtas, tāds savā ziņā tāds patīkami, tāds, zini, kā tas pārsteigums, ka tu beidzot kaut kur citā vidē tici un citi cilvēki un baigi interesanti, bet tās iesvētības tas bija baigi smieklīgi. Bet īstenībā viņiem neizdevās līdz galam mūs iesvētīt, jo tā, ka mums bija tas apelsīns vai kas jāliekš, un to nevar. Mēs reāli vispār neviens arī nezaudējām, jo tur bija, laikam, ja mēs zaudējam, tad mums bija jāmazgā veco dalībnieku drēbes, laikam, vai kaut kas tam līdz, mums bija kaut kas jādara tā kā viņu vietā. Bet es uzskatu, ka mēs tās iesvētības tā godam izturējām un bija interesanti. Nu, tās pļaukas bija viss atmiņā paliekošākās, man liekas, jā. Jo tā, kad man iepļaukāja kašas, man tāds, kāpēc tu man tā izdarīji? Jo galvenais, kad vēl rādīja to kadru, kad bija vecie pamēģināja savā starpā un pujātu nepasauc. Un tas bija pats smieklīgākais, jo viņi nepasauc, un viņš laikam ar Sabīnu tad bija sastrīdējušies vai kaut kas tāds. Un tagad pujātu sauc iekšā, un tagad izdod bučus un Sabīni tā kā pujātam jādod. Un viņa iepļaukā, un viņš padomā, ka viņi nopietni, un ka viņi tur sāka kaut ko tur strīdēties, bet, nu, jā. Tev jau arī sanāca buku iepļaukāt, arī kādas tev bija sajūtas nākot iekšā šovā, dabūjot pļauku? Stipri, jā. Tik tiešām tas bija tāds baigi šokējošs moments īstenībā, un es arī negaidīju, es nezināju šitādu triku, ka tā, zikā, jā, buķi, bums, wow, es domāju, labs. Bet pat tā ienākšana šovā tagad dar skaties, nāk tāds brašs Jā, vīrs. es skatos pufai, kaut džemperi, tād liekas, cik tas bija sen ārprāts. Nu, tas bija, jā, sen, bet kā te, piemēram, tev, kā sievai bija sajūtas, tu arī biji satraukusies skatoties, kā vīrs nāk iekšā svešā vidē, kur vēl neko nezinu? Satraukusies es nebiju, nē. Nu, dīvaini, protams, ir, kad viņš tev nav blakus, bet televizorā ir jāskatās, ko viņš dara un kā viņš dara, bet satraukusies, nē. Bija interesanti. Interesanti skatīties. Un vairāk tā interese pāraug. Nu, to satraukumu vairāk pārstāja tā interese, kas tad, zin, kā tad būs un ko tad darīs un kur iet. Tas ir ļoti labi, ka interese pāraug pāri satraukumam, bet kā tev bija, kad skatījies, ka Antra nāk iekšā ar mantām un tad apzinies, ka viņi būs citā vidē kādu laiku? Nu, bija tā dīvaini skaties, un tur liek kaut kur, nu, bet neko, bija labi. Patika skatīties, kā viss. Interesanti, bija tāds neliels satraukums, jau bija mājās. Vakar vienā dienā bija šeit, un otrā dienā jau ir prom. Skaties pa televizoru, kā viņi tur dzīvojas. Jā, nu, bet tas bija tas atskats mazais par to laiku, kā jūs iedzīvojāties, tikko ienācāt iekšā, bet pavisam jau netālu uzreiz sekoja tas pirmais koncerts, kas radīja noteikti lielu satraukumu ikvienam dalībniekam, bet skatīsimies, kā tad bija pirmā uzstāšanās Antrai.
Well, we were driving this slow for a mile on time, paying no mind to the sign. Well, this neighborhood is changing to be really together we were somewhere behind. Come on, slow down, you're gonna crash. Baby, you were screaming, it's a blast, blast, blast. Look out, you got your blinders on. Everybody's looking for the way to get real gone, real gone, real gone. But there's a new king in town, he's got high baby breath. Things is gonna change us too. You think you know it so well, yeah, you think it's so swell, but it's just a from what you waited to see. Come on, slow down, you're gonna crash. Baby, you were screaming, it's a blast, blast, blast. Look out, you got your blinders on. Everybody's looking for the way to get real gone, real gone. Hey, yeah, yeah, real gone. Baby, real gone, yeah. Say what you want, but you can say around here, 'cause they get you and give you away there. Well, I believe I was wrong when I said you were wrong. You didn't like the sound of that. Now did you? Slow down, you're gonna crash. Baby, you were screaming, it's a blast, blast, blast. Look out, you got your blinders on. Everybody's looking for the way to get real gone, real gone. Hey, hey, yeah, real gone. Wow, real gone. Hey, 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 real gone. Baby, real gone. Tāda bija pirmā uzstāšanās Antrai, un arī kadrā beigās redzējām, kad viena no lielākajiem atbalstītājiem, kas arī šodien ir klāt Antrai, tur bija. Tad nu jājautā mammai, kādas bija tās sajūtas, redzot meitu pirmajā reizē uzstājoties uz Okartas skatuves koncerta zāles. Nu, principā mums vislielākais tāds tā kā bailes bija no tā, lai Antra izturētu pirmo nedēļu. Un tas bija tāds, nu, principā salīdzinājuma moments, kā viņa salīdzinājumā ar citiem konkurentiem. Teikšu tā, ka nebija slikti. Manuprāt, viena tāda no pirmajām tādām, manuprāt, tādām visdzīvelīgākajām uzstāšanās reizēm, jo tad viņa atnāca, viņa vēl nāca bez tām, varbūt aizspriedumiem, bailēm kaut kādām, varbūt vēl kaut ko pēc tam Okarta savā ziņā tā kā mazliet viņa uzlika. Tur viņa, manuprāt, parādīja tādu labu priekšnesumu, mežā nedziedāja, un es arī varēju salīdzināt ar pārējiem un jutos mierīga, kad viss ir ok. Nu, un kāda ir tam bija? Likās, ka viss ir kā vajag, Antra ir pašpārliecināta un viss labi sanāk. Nu jā, tā izskatījās. Un līdz ar to mēs arī tādu sēdējām. Satraukums bija, bet tā, kad sākās tā dziesma, tad tā pamazām tas satraukums pārgāja. Ka tomēr diezgan labi tas viss bija. Un kā tev pašai, Antra, redz, mamma vērtē, ka viss bija kārtībā, ģirtam no sākuma arī bija satraukums, kā tev pašai? Visi tā baigi nopietni runāts, ir tāds, pārkāja uztraukums. Man īstenībā tas pirmais bija tāds kaut kāds baigais actions tajā visā. Man bija tā, es biju uztraukusies, bet tas bija tāds, es biju laimīga, jo tā pirmā nedēļa tā kā ir pagājusi, un tā, kad es gāju tās skatījos, mēs trīs bijām, Tess, Mārta un Kotovēns, un mums tā dziesma bija tāda baigā, jo pirmā nedēļa mēs bijām prom no mājām, prom no saviem vīriešiem, un tā dziesma bija tāda, ka mēs pilnīgi mēģinājām, mums bija tā, mums lielie pufi bija, mēģinājām topos, tā kā mēs tur laidām vaļā, tas bija vienkārši, un tad, kad mēs bijām skatuves, tas tādā dubultā beigā mēs sapracam, ka nogājām no skatuves, bija tāds wow! Varēja izlādēties kārtīgi. Jā, tas bija tāds lādiņš, tāds vienkārši izplūdums tajā
visā vakarā, bet man baigi patika, es nejūtos ne tur baigi satraukusies nopietni. Nu, protams, tas mērķis, kas saka, mēs nācām, kad es nācu iekšā, bija neizkrist pirmajā nedēļā. Tas tev izdevās, un Buks arī bija ļoti pārliecināts un uzvarēja arī šajā koncertā, un arī nākamajā bija tāda sajūta, ka tāda dziedoša ugunsdzēsēja sezona zīme sākusies, ka tik dod vaļā un viss izdodas. Kāds tad bija Buka viena no pirmajām uzstāšanām? Skatāmies tieši tagad. My friend's got a girlfriend, man, he hates that bitch. He tells me every day. He says, man, I really got to lose my chick in the worst kind of way. She sits on her ass, he works his hands to the bone to give her money every payday. But she wants more dinero just to stay at home. Well, my friend, you gotta say, I won't pay, yeah, no way. Now, why don't you get a job? Say no way, yeah, no way. Now, why don't you get a job? I guess all his money, well, it isn't enough to keep her bill collectors at bay. I guess all his money, well, it isn't enough, 'cause that girl has got expensive taste. I won't pay, yeah, no way. Now, why don't you get a job? Say no way, yeah, no way. Now, why don't you get a job? Well, I guess it ain't easy doing nothing at all, oh yeah. But living free, one just don't come along every day. My friend's got a boyfriend and she hates that dick. She tells me every day he wants more dinero just to stay at home. Well, my friend, you gotta say, I won't pay, yeah, no way. Now, why don't you get a job? Say no way, yeah, no way. Now, why don't you get a job? I won't give you no money, I always pay. Now, why don't you get a job? Say no way, yeah, no way. Now, why don't you get a job? Paldies! Tāds bija Okars skatuves otrais koncerts Jānim Buķilim. Nu, Buk, varbūt var pastāstīt, ar ko tad tev izdevās šajā otrajā koncertā arī iekarot skatītāju sirdis un iegūt to uzvarētāju krekliņu savā īpašumā? Man jau liekas ar to teātri, jo tas bija, ja nemaldos, tā bija pirmā reize, kad Pujāts ar Sabīnu kopā ir uz skatuves vienā priekšnesumā. Man liekas, ka tur vēl gāja runa un kaut kas teica, vajadzētu viņas dabūt uz skatuves abas kopā, un es viņas dabūju abas uz skatuves kopā, un tas varbūt arī daudziem patikās, un tas teātrīts un viss tas baigi forši. Man arī pat skatuve jau no paša sākuma ļoti patika tā vieta, atmosfēra, es nezinu, es kaut kā sajūtu momentāli. Es domāju, ka būs lielāks satraukums gan pirmajā koncertā, gan pārējās, bet kā es iegāju, bija tāds, šī ir īstā vieta. Tad, iespējams, tas arī bija tas kodols, kas arī skatītājs uzrunāja, tāpēc viņi tev ierindoties pirmajās vietās jau pirmajās divās nedēļās. Es jau tur neko netēloju, tā arī vienkārši baigi patikās, kolosāls piedzīvojums, darbojies un skaties. Nu, bet kādi vēl piedzīvojumi ir šovā bijuši Antrai un Jānim, redzēsim pēc mazas pauzītes.